tas, ka tā ir norma, piemēram, divgadniekam ir norma atņemt otram bērnam mantu, tas nenozīmē, ka tas tā ir jāatstāj. Nesen bija situācija, kad kāds atsaucās uz šo lekciju, tieši uz šo teikumu, ko es saku, ka šāda uzvedība ir norma, bet tur nebija norādīts tas, tā otrā teikuma daļa, ko es mēdzu teikt, ka jā, tā ir norma, bet tā ir jārisina, bērnam ir jāmāca prasmes, un jo mazāks bērns, jo vairākas reizes jums būs jāatkārto viens un tas pats. Iedomājieties, praktisku situāciju. Jūs aiziet uz darbu, un tad, kad jūs aiziet uz šo jauno darbu, kur nekad neesat bijuši, nav tā, ka jūs apsēžaties, jums tagad pastāsta, un visu jau var zināt, kas būs jādara. Nē, atkal rodas jautājumi, pat ja jūs citīgi sēdēt, citīgi pierakstījāt, visu klausījāties, jūs apsēdīsieties un tad domās, kas te bija un kas te man jādara, un zvanīsiet vai rakstīsiet savam jauniem, vecajiem iepriekšējiem kolēģim vai mentoram, kas jums bija.